Esiet sveicināti, cienējamie futbola draugi. Turpinām baudīt Eiropas klubu sacensību, kas apgrieza futbola karti kājām gaisā. Daudzi ieraudzīs futbola kartes arī Latviju un šā brīža Latvijas stiprāko komandu RFS. Kīvas Dinamo galvenais treneris, leģendārs savulaik arī spēlētājs un lūk arī sastāvs. Ruslans Neščerets, 35. numurs vārtos. Visu tiksim skaidrībā arī šajā vakarā. Lūk arī Jarmolenko un arī Lipušeks, komandas līderis. RFS komandas starts sastāvs. Fabris Ondoa, 40. numurs vārtos, aizsardzības līnijā Žiga Lipušeks, 43. Herdi Prenga, 23. un rindās viņam 5. spēle Eiropas līgā šajā sezonā. Un mačs var sākties. Pirmajā puslaikā tātad labi būs RFS komandas vārti ar bumbu. RFS komanda jāatgriež aizsardzībā. Piespēl vārtu priekšā, ļoti bīstams uzbrukums un bumba ir vārtos. Un ir arī aizmugre. Īdens Ierkoni. Ne, tas būs Rois Hasans, asistents, kurš pats ir karodziņu. Un fiksē aizmugri 21. minūtē, bet jā, vārti briest. Ļoti neuzmanīgi Vānats nospēlēja. Ieskrēja viņš aizmugrē, un šeit mēs redzam, piemēram, sitienu pa vārtiem. RFS pat biežāk ir situs 64 reiz šajā sezonā, un varbūt tūlīt būs arī nākamais sitiens. Savaļš jāšauj, ne, viņš piespēlē. Sitiens vārtu virzienā ir un izglābi. Jānis Ikaunieks sit un izglābi. Ruslans Neščerets 22. minūtē. Iespēja gūt 8 vārtus Eiropas līgā Jānim Ikauniekam. Skatāmies vēlreiz Roberta Savaļnieka kārtajā ģeniālā piespēle. Un cik sarežģīta bumba izvērtās vārtsargam, bet viņš tika ar šo sitienu garā. Arī centrēms nebija vienkārši Jānim Ikauniekam mazliet kāpjoties atpakaļ. Ļoti meistarīgi uzsit Latvijas valsts vienības pamats. Pusminūtē. Jānospēlē akurāta aizsardzībā, bet rodas Dinamo iespēju un bumba aizripo garām vārtiem. Labs moments komandai, bet par laimi Ukrainas smagsvars savu iespēju neizmanto. Pirmais puslaiks ir galā. Vēl pēdējos Quadio, kā spēlēt, kur atrasties. Un es domāju, ka daudz padomu jau nav vajadzīgs. Daudz spēlēts kopā ar Jāni Ikaunieku. Šiem diviem spēlētājiem saikne ir kopumā ļoti laba. Frankfurts Eintracht, PAOK un Tel Avivs Maccabi komandā. Savaļnieks. Atpakaļ piespēl Savaļniekam, viņš šo lauku un piespēl gar vārtiem no Balstūra sitienu RFS komanda uzbrukumā. Un tā ir 51. spēles minūte. Godīgi ir pārsvars, piespēl so lokumā, Paničs īpaši rūpīgi tiek pieskatīts un kas par momentu? Quadio 52. minūtē vajadzēja triekt bumbu vārtos, netrāpa taisas stūrī. Paničs centās sist pa vārtiem, bet viņš ļoti rūpīgi pieskatīts, tika pagrūsts un sanāca, ka viņš piespēlēja tālāk, nevis pa vārtiem uzsita. Un Quadio labā sitienu pozīcijā un Jarmolenko redzējām te brīdī aizvērš šķiet pat acis. Tā kā refleksīvi nostrādāja viņam ķermenis un viņš samazināja to laukumu, ko aizslēdz ar savu ķermeni, lai aizsargātu vārtus. Un Roberts Savaļnieks pirmā puslaika beigās ļoti nopietni sarāja Rostam Džiki, kurš aizvadīja vāju pirmo puslaiku. Un te ļoti bīstams moments. Vairāk spēlētāji palaid bumbu tālāk un Ondoa ļoti labi nosargā vārtus tādā nepatīkamā brīdī, jo vārtsargs līdz pēdējiem brīdim nevar zināt, kur te tā bumba ripos. Un te redzam arī viltīgi Vānats paplet kājas un bumba turpināja tālāk. Aicina uzreiz pieskatīt Jarmolenko, neatstāja viņu vienu, nestāvēja mūra. Jā, vārtsargs pienākums, viņš labi redz no savām pozīcijām. Te varētu būt sitiens, tieši sitiens pa vārtiem, Ondoa sit vārtu priekšā. Fandi, tā kā jā, labdarības fonds ir arī tāda lieta, kas ir viens no futbola labajiem stāstiem un atzariem. Iekrīt, manuprāt, jābūt aizmugurei, bet Ondoa nav pārspējams šodien. Skatāmies, kur ir tiesnesis. Jā, nē, tiesnesis izcilā pozīcijā. Nav vārdam vietas. Ņem vārds atpakaļ. Tūlīt to uzzināsim. Kādu supergolu prasītos. Šķiet, ka piespēle. Spēcīgs raidījums vārtājs stūrī un, ja kāds ir gatavs pielabot, aiziet, bet, ja bumba lido taisni stūrī, tad vārtsargam darbs. Un Ruslans Neščerets savā trešajā spēlē pamaturnīrā glāb
komandu. Jā, nu gribu pateikt, varbūt nelidot bumbu taisnstūrī. Bet iegriezās un lidoja tālā vārds stūra virzienā. Visādi varēja beigties šis uzbrukums. Saviļnieks liecina, ka šāda rezultāta gadījumā te ļoti bīstams uzbrukums. Ļoti bīstams. Dinamo. Te atles bumba neveiksmīgs sodlaukuma sitiens un bumba ir vārtos. Nu jā. Nelaimes gadījums arī varam teikt šajā situācijā. Pihaļonoks gūst vārtus 76. minūtē. Likās, ka jau viss uzbrukums ir apturēts. Bet tās aizdomas, tās bažas, ka ļoti bīstams, tomēr man palika un, diemžēl, tās pārvērtās rezultātu izmaiņā. Tikko Dinamo bija 36. vietā tiešais tabulā un RFS joprojām 30. vietā, bet tagad nāksies kādu pozīciju zaudēt. Kādā ziņā Makabi noteikti aizies garām, kuru dzīvējā tiešais tabulā tikko vēl bija izdevies apsteigt. Nu šeit gandrīz Marhijovs jau nobloķē aptur šo sitienu un tomēr atrod bumba ceļu uz vārtiem. Un Doā izlec, bet pārmest viņam kaut ko šādā situācijā, protams, nevar. Gar pirkstu galiem un tomēr ļoti pārliecinoši. Iespējams pēdējais uzbrukums RFS komandai. Pēdējās 60 sekundes Eiropas līgas pamaturnīrā. Koādio soda laukumā. Jāspēlē ārā un te jācenšas to gan abum soda laukumā. Tur arī lido bumba. Un vai uzsitas pa vārtiem? Lipušķeks uzsit, bet bumba atstāja laukumu aizmugurē. Viss sākās ar maču Čempionlīgas kvalifikācijā pirmajā kārtā pret Larne komandu. Jā, tas ir viss. RFS zaudē pamaturnīru pēdējā spēlē. Dinamo, gribas teikt, uzvar. Pelnīt izsīt pirmo uzvaru turnīrā, bet RFS šis brīnišķīgais futbola ceļojums sākās 10. jūlijā. LK Sporta parkā 3-0 uzvaru pār Ziemeļīrijas Lārni, pēc tam 4-0 otrajā spēlē, uzvar 2 spēles summā. Budē Glimt mums bija par augstu barjerā, un tas bija iemesls, kāpēc pārcēlāmies uz Eiropas līgu tur. Uzvarēta Andoras komanda Santa Coloma 9-0 2 spēles summā. Un pieveikt arī Apoel, lai būtu šajā līgas turnīrā.